Labdien! Cienījamie šodienas tiešraides dalībnieki un eksperti. Bērnu veselība ir augsta vērtība gan mūsu novadām, gan Latvijai kopumā. Bet kā jau ierasts, līdz ar rudens periodu aktivizējas vīrusi un palielinās akūto augšējo elpceļu infekciju slimību izplatības riski izglītības iestādēs, kas rada slogu gan vecākiem, gan ārstiem. Arī vecāku labklājībai mūsu novada ir ļoti liela nozīme, un mēs saprotam, ka bērnu slimošanas periods ir zināms stress vecākiem, kad ne tikai jārūpējas par bērniem, bet arī jāpielāgojas izglītības iestāžu iekšējiem kārtības noteikumiem, ārsta darba laikiem un jādomā vispār par 100 lietām vienlaikus. Kā arī jebkurš ģimenes ārsts, kas strādā pašvaldības teritorijā, ir zelta vērts, un mēs esam pateicīgi gan par viņu darbu, jo viņu darbs diezgan ļoti nozīmīgs, un mēs saskatām, ka jārosina izmaiņas, lai samazinātu ģimenes ārstu darba slogu, ir tīpaši, kas attiecas uz izrakstītām ārsta zīmēm. Turklāt izglītības iestādes arī ir ieinteresētas, lai bērnu veselība būtu droša, lai infekcijas neizplatītos bērnu un darbinieku vidu, lai veicinātu labklājību un darba balansu starp visām pusēm. Veselības ministrijā un slimu profilaks kontrolas centrs un ārsti ir aktualizējuši jaunus ieteikumus un rīcības algoritmu vecākiem, kā arī izglītības iestādēm bērnu augstēšanas simptomu gadījumā. Septembra sākumā Mārpas novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta pārvalde ir organizējusi darba grupu ģimenes ārstiem un izglītības iestāžu darbiniekiem, kurā mēs vienojamies, ka izglītības iestādes pagarinās kāvēšanas periodu, pēc kura ir nepieciešama ārsta zīme. Mēs redzam, ka lielāka spoilu daļa ir mainījuši iekšējas kārtības noteikumus, pagarinās slimības periodu līdz 5 dienām. Es ļoti gribētu atgādināt, ka Mārpas novada strādā tikai 13 ģimenes ārsti, un mums ir ap 10 000 bērniem. Kā ziņo Veselības ministrija, ārsta izziņas pieprasa tikai Latvijā. Tā ir tāda neliela infografika. Latvijā un arī Portugālē. Visās citas Eiropas valstīs ārsta zīmes nav nepieciešamas, un kā arī ziņo Veselības ministrija, ģimenes ārsti izsniedz līdz pat 25 izziņām dienā, kas gadā sastāda 5 izziņas uz vienu praksi reģistrētu bērnu. Tieši tāpēc šodien Mārpas novada pašvaldība un es, Jekaterina Kazačenko, tās sabiedrības veselības speciālista personā, rīko sarunu ar SPKC infekcijas slimību profilaks un pretepidēmijas pasākumu nodaļas vadītāju Sigitu Geidu un ģimenes ārstu, kas strādā Mārpas doktorātā un Skultas dienas centru Rūdu Plaudu Dedeli. Vēlētos arī ieskicēt, ka mūsu dalībniekiem ir iespēja uzdot jautājumus, rakstot to čatā, un tā kā es izlasīšu, ja jums ir tādi, un mēs uzdosim tos ekspertiem. Sigita, palūkšu jūs nedaudz pastāstīt par izstrādātu jauno algoritmu. Jā, labvakar visiem klātesošajiem. Paldies, ka uzaicinājāt uz šādu sarunu un tikšanos. Tad, respektīvi, slimību profilaks un kontrolas centrs kopā ar Veselības ministriju ir aktualizējis šādu algoritmu. Vēlos piebilst, ka arī iepriekš mums bija mazlietiņa varbūt citādāka formātā šis algoritms, ja, bet, katru gadu mēs mazlietiņ viņu tā kā pielāgojam, pamainām mazlietiņ, un arī ar šo algoritmu es vēlos teikt, kad nepieciešamības gadījumā mēs vienmēr esam gatavi uzklausīt ieteikumus gan no izglītības sektora, gan no ārstiem, tā kā mazlietiņ tad pakomentēšu šī gada versiju. Ja? Tātad pats galvenais tātad mūsu aspekts un tā ideja, kādēļ mēs nonācām pie šāda algoritma, bija tiešām, kad saņēmām ļoti daudzus zvanus par to, kad
Ko darīt bērniem, ja viņiem ir parādījušās iesnas? Respektīvi, sākās viss ar parastajām iesnām, kad izglītības iestādes darbinieki negribēja šos bērniņus pieņemt. Vecāki atkal argumentēja to, kad tās ir tikai iesnas, katru pavasari, katru rudeni tas ir jebkuram bērnam. Un pēc, pieņemsim, tur pāris dienām šīs iesnas ir jau pārgājušas, nav parādījušies citi simptomi, un līdz ar to uzreiz griezties pie ģimenes ārsta un prasīt šo zīmi, tas ir tāds nepamatots iestādes apmeklējums, kā arī ārstu sloks. Nekurā gadījumā mēs neesam tā kā teikuši, kad bērna vecākiem ir aizliegts sazināties ar ģimenes ārstu. Ja? Ir, protams, dažādas tās situācijas. Vienā situācijā vecāki jau to savu bērnu atpazīst un zina, ka tās ir parastas iesnas, kad varbūt ir kaut kas neparasts. Ja? Bet, respektīvi, kā jau es arī iepriekš teicu, tad katrs gadījums ir izskatāms individuāli, bet tātad, ja ir konstatētas tātad šīs iesnas, tās saucamās pavasara vai rudens iesnas, ja, tad mūsu mērķis, protams, ir, lai šis slimais bērniņš uz šo iestādi skolu vai bērndārzu nenāk. Tātad mēs viņu novērojam vismaz 3 dienas, ja tie simptomi klāt nav nākuši papildus, ja simptomi, tad 4. dienā, ja veselības stāvoklis atļauj, tad viņš var atgriezties arī izglītības iestādē un viņam vēl joprojām var būt šie izdalījumi, ja, no deguna, bet nekas cits viņam nav nācis klāt. Un arī parasti tās pirmās dienas, jebkuras augstēšanās gadījumā, ir tās kritiskās, tās pašas infekciozākās, ja, kad arī mēs tālāk šo varam nodot kādam citam. Bet nevienmēr tātad tas ir kaut kādas arī vīrusu izraisītas slimības. Pēc tam, protams, nākamais lauciņš mūsu algoritmā, tātad savs sklepus, ja, sāpes kaklā, tad arī tam ir, tā kā jāpievērš varbūt lielāka uzmanība nekā tām iesnām, ja pēkšņi bērnam ir parādījušās kakla sāpes vai tāds sauss, rejošs kaut kāds klepus, ja, tad arī, protams, mēs uz izglītības iestādēm neejam, novērojamies, nepieciešamības gadījumā sazināmies tātad ar savu ģimenes ārsta praksi. Tad jau arī nākamais tātad lauciņš mūsu algoritmā, respektīvi paaugstināta ķermeņa temperatūra, vienlaicīgi ar vēl citām akūtām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm. Vai arī vienkārši paaugstināta ķermeņa temperatūra virs 37 un 4 bez citām elpceļu infekcijas pazīmēm. Arī šajos gadījumos tātad ieteicamais tātad variants būtu palikt mājās, novēroties, nepieciešamības gadījumā var atrasties arī ilgāk par 3 dienām, tātad, ja ir nepieciešams arī 5 vai 7 dienas, konsultējas, protams, ar savu ģimenes ārstu, un tad jau arī vienojas par atgriešanos izglītības iestādē. Bet tātad tas uzreiz nenozīmē, ka viņš var atgriezties tikai un vienīgi ar šo ārstu izrakstīto zīmi. Ja, tā kā jau arī iepriekš Jekaterina minēja, ja tad ārsta zīmi mēs pašlaik cenšamies mazināt šo birokrātisko slogu un izrakstam tiešām tikai nepieciešamības gadījumā, kad pēc slimošanas ir īpaši kādi norādījumi. Ja, tā kā vai mazināt, pieņemsim, slodzi sporta nodarbībās vai varbūt ievērot kaut kādu citu režīmu, ja, bet zīmei noteikti nevajadzētu būt kā tādam ieejas biļetei, ja, kad tagad drīkstu iet, tas nekas, ka varbūt atnācu tikai pie tā ģimenes ārsta, jo man tā izglītības iestāde pieprasa šo zīmi, ja, respektīvi jābūt tādai vienotai sadarbībai gan starp izglītības iestādi, gan starp vecākiem, gan arī starp ģimenes ārstiem. Es ceru, ka es tā īstumā mazliet izstāstīju. Jā, paldies! Es vēlētos te vēlreiz precizēt, ka pēc akūtām saslimšanām izdalījumi no deguna vai neliels klepus var palikt vēl ilgstošu laiku, savukārt bērns vairs nav lipīgs, vai pareizi? Jā, tā varētu būt. Tā kā
Tā kā, ja mēs arī runājam par to pašu klepu, ja tad, vai iesnām, ja tad nevienmēr tātad šis periods beidzas pēc 3 vai 5 dienām. Ja klepus, piemēram, var saglabāties vēl kaut kādu laiku, ja tā kā tā ir tā atvesaļošanās stadija, šajā brīdī, lai, protams, neiekavētu dziļi šo mācību vielu vai skolas apmeklējumu, ja, tad, protams, ka bērns drīkst apmeklēt izglītības iestādi, viņš vairs nav infekcijos, bet, protams, ir arī jārespektē tas, kā tas pats bērniņš jūtas. Ja viņam, pieņemsim, tā paša klepus laikā ir nekomfortabli, ja, varbūt viņš nevar tur stundā nosēdēt, ja, tad tas arī ir jāizskata individuāli, bet tas secinājums ir tāds, ka, ja viņš ir slimojis, nav bijis skolā, tagad atgriežas un vēl joprojām, piemēram, tur klepoja, tas nav jāuzskata par to, ka viņš ir, tāds pusslims atnācis uz šo izglītības iestādi. Es domāju, ka arī bērna vecāki ir atbildīgi un arī pirms viņi tātad pēc nopietnas slimošanas atgriežas izglītības iestādē, noteikti jau ir visu izrunājuši ar savu ģimenes ārstu. Jā, paldies, jo es arī kā mazā bērna mamma, tā kā es redzu bērnu dārzos, kad vecāki vienmēr uztraucās, ja redz kādu bērnu, kas ir izglītības iestādē, atnāks ar tekošu degunu, un tā kā te ir jau šausmas, ka viņš aplipinās visus pārējos. Jā, vai šīs rekomendācijas attiecas arī uz vēdera vīrusiem un COVID-19 saslimšanas gadījumiem? Jā, tātad par COVID-19 saslimšanas gadījumiem mēs apzināti izņēmām šo, kā saka, tekstu ārā, jo atkal gribējām uzsvērt šādu ideju, kas pēdējā laikā ļoti daudz sabiedrībā arī ir izskanējusi. Tātad mēs bijām pieraduši tātad pie COVID-19 tātad ēras, un ļoti daudziem ir radies priekšstats tā, viņš ir saaugstējies, viņš aptiekā iegādājas šo testu, uztaisa testu, tests ir negatīvs, bet klīniskie simptomi tātad tiek novēroti. Tad viņš droši dodas izglītības iestādē, darba vietā un saka, man Covid tests ir negatīvs, es neesmu slims. Tā kā respektīvi, jo pēdējā laikā viss bija ap šo COVID-19 infekciju, ja? Bet pie COVID-19 infekcijas, protams, atkal mums ir vairs nav tie strikti noteikti dienu skaits un ministru kabineta noteikumi, ja, bet arī mēs vēl joprojām tātad COVID-19 infekcijas gadījumā atkarībā, protams, no klīniskajiem simptomiem iesakam, vismaz tās 7 dienas atturēties tātad no sabiedriskās vietas apmeklēšanas. Tātad par Covidu šādi būs, bet par akūtām zarnu infekcijām tad arī ir gandrīz tāds pats līdzīgs stāsts kā ar akūtām elpošanas ceļu infekcijām. Tad, ja bērnam tātad parādās vemšana, caurejas, likta duša, tā pati paaugstināt ķermeņa temperatūru, arī nekādā gadījumā uz izglītības iestādi neejam. Novērojamies, sazinamies ar savu ģimenes ārstu, konsultējamies un tad arī atgriežamies jau pēc tad, kad jūtamies labi. Vēl viens aspekts, ko es gribētu varbūt izmantot un arī pateikt, tad, ja arī iestādes vadītājs, tās pašas skolas vai pirmskolas izglītības iestādes vadītājs, šeit jau laikam vairāk būtu akcents tieši uz skolas kaut kādu medmāsu, ja tāda ir, ja nē, tad varbūt uz ziņojumiem, ko pasniedz kāds klases audzinātājs vai priekšmeta skolotājs, tad, ja pamanām tādu situāciju, ka vairākiem bērniem ir novērotas akūtas zarnu infekcijas pazīmes, tad iestādes vadītāja pienākums arī ir ziņot slimību profilakses un kontrolas centram tātad par šādu izvērtušo situāciju. Ja piemēram, šodien tur kaut kādā 1. klasē vienam bērnam palika slikta duša, sākās vemšana. Tātad bērniņu aizsūtījām mājās. Otrā dienā mēs redzam, ka atkal tajā pašā klasē vēl kādam citam bērnam ir sākusies šādi paši klīniskie simptomi. Vai arī
mēs redzam, ka vairākās klasēs ir parādījušies tātad akūtas zarnu infekcijas simptomi, tad šajā gadījumā pat mēs negaidām informāciju no ģimenes ārstiem, tad iestādes vadītājs ziņo mums par šādu situāciju, un tad mēs uzsākam to saucamo epidemioloģisko izmeklēšanu, sazinamies tātad gan ar bērna vecākiem, gan ar ģimenes ārstiem, un tad kopīgi skatāmies, ja kas tad varētu būt par iemeslu šādai situācijai, ja vai nu tas ir kāds izraisījis kāds vīrus vai vienkārši saindēšanās ar pārtiku, un kopā tad mēs parasti arī sadarbojamies, veicam laboratorisko izmeklēšanu, un tad jau arī tiekam skaidrībā pie šī rezultāta. Bet ja tas ir bijis kāds tikai viens tātad sporādisks gadījums, ja, nu tad arī tāpat kā pie elpceļu infekcijas pazīmēm, tātad šo saslimušo bērnu aizsūtam mājās, ja, vai arī paturam mājās, ja viņš nav bijis izglītības iestādē, un novērojam, protams, šo veselību. Liels paldies! Un mums dalībnieks jautā, vai šīs rekomendācijas ir salīdzinātas un izstrādātas salīdzināt arī tās valsts, kuras neprasa ārstu zīmes. Es pieļauju, ka vai ir salīdzināt kaut kādi sociāli, ekonomiskie determinanti vai kultūrās determinanti, kas ir līdzīgas varbūt vai atšķirīgas starp valstīm. Tātad šo algoritmu, tātad es jau minēju, ka mēs pie viņa jau, šis nav tā kā mūsu pirmais gads ar šādu algoritmu, viņš arī ir bijis iepriekšējos gadus, bet izstrādājot tātad šo algoritmu, sākotnēji mēs konsultējāmies ar Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas speciālistiem, ja šogad mēs konsultējāmies arī ar Latvijas ārstu biedrības, ģimenes ārstu asociācijas pārstāvjiem, ja, bet viņš noteikti ir izveidots saskaņā ar Latvijā pieejamo tātad situāciju izvērtēšanu un tātad likumdošanu. Jā, un arī man liekas, ka, kā es jau minēju, ārsta zīmes neprasa arī Lietuvā, un mums ir veselības aprūpes sistēma diezgan tā kā līdzīga, bet, un arī kaut kādas kulturālas determinanti diezgan līdzīgi, un tāpēc, bet tur neprasa šīs zīmes, vai ne, un varbūt tā kā mums arī apsver domu par šīm ārsta zīmēm. Jā, es vēl gribēju piebilst to, ka tās ārsta zīmes pēdējā laikā bija kļuvušas ļoti pieprasītas, ja, jo, respektīvi, kāpēc mēs izgājām arī tātad pie šī jautājuma, jo šīs zīmes skolas pieprasīja pat pēc vienas dienas kavējuma. Ja, nu tas ir, tas vispār ir tāds absurda situācija. Vienas dienas laikā nevar ne tas vecāks, ne tas ģimenes ārsts izvērtēt, ja tad ne to noteikti, ne slimības diagnozi, ne arī to objektīvo situāciju. Ja tāpēc ar tām ārsta zīmēm tiešām vajadzētu mazlietiņ mums pielāgoties jau un izstrādāt tātad citus tos algoritmus un iekšējās kārtības noteikumus. Jā, mums ir jautājums, vai šī pieeja attiecas arī uz tehnikumiem, koledžiem, pieļauju arī? Es domāju, ka mēs noteikti varam viņus pielīdzināt. Vienīgais, kas varētu būt par traucējošo faktoru, ja kad tehnikumos un koledžās iespējams mācās jau pieauguši, pilngadīgi bērni, tā teikt, jau jaunieši, ja, un tad, bet arī droši vien to vajadzētu izvērtēt pēc kopējās situācijas, respektīvi jāpaskatās, ja tas jau sāk kļūt kā regulārs, kā patstāvīga norma, kad katru nedēļu it kā saslimst, ja tad noteikti, kad šo algoritmu mēs viņiem nepiemērojam, bet vairāk tā kā mēs liecāmies uz pirmskolas un vispārējās izglītības iestādes auditoriju.
Vai es pareizi saprotu, ka izstrādātam algoritmam ir rekomendācijas forma? Tas nav ne likums vai kaut kāds cits normatīvais akts, un izglītības iestādes vai nu sadzird SPKC un Veselības ministrijas rekomendācijas un maina savus iekšējos noteikumus vai nē. Tas ir visai atkarīgs no tā kā veselības pratības un saprašanas par to, ka mūsdienas neviena slimība neilgs 3 dienas, bet tas ir tikai rekomendācijas forma. Jā, Jekaterina, tieši tā, tātad šim mūsu izstrādātajam algoritmam ir rekomendējošs raksturs, bet, protams, apakšā zem tā visa ir epidemioloģiskās drošības likums, ir ministru kabineta noteikumi par higienas prasībām, tad nu pat arī mēs esam iekļāvuši jaunus grozījumus, higienas prasības, tātad arī vispārējās izglītības iestādēm, un galvenā tā doma ir tāda, kad ar infekcijas slimībām uz skolu vai izglītības iestādi neviens nenāk. Bet, ja mēs runājam tieši par šo algoritmu, tad, kā es jau iepriekš teicu, tad viņam ir rekomendējošais faktors raksturs, kā rezultātā tātad izglītības iestādes var pielāgot saviem iekšējiem kārtības noteikumiem. Jā, un līdz ar to tā kā vecākiem būtu jāpielāgojas skolas noteikumiem, šajā gadījumā absolūti noteikti nav jāiet uz skolām un jāsaka, ka esmu dzirdējis, ka vairs ārsta zīmes nav vajadzīgas, un ir ka jāpilda tie noteikumi, kas ir katrai skolai. Mēs rekomendējam skolām tomēr palielināt to periodu un arī ārstiem nedaudz pielāgoties, ka šis ir pārējais posms un tā kā ceram, ka arī neprasīs zīmes pēc katru otro dienu, ja bērns nav bijis skolā. Paldies, Sigita, un es vēlētos pajautāt arī Rūtai, ko tu domā par jauno izstrādāto algoritmu? Jā, sveiki, tātad labvakar, prieks, ka uzaicinājāt uz sarunu. Es esmu Rūta, strādājošs, praktizējošs ģimenes ārsts, ar to es tā kā sākšu. Attiecīgi, man algoritms personīgi liekas ļoti saprātīgs, bet šajā diskusijā Sigita jau ļoti tāds lielos vilcienos visus paskaidroja, bet man ļoti patika, ka izskanēja šāds termins kā veselība pratība, jo, manuprāt, mēs spēsim sadarboties starp šīm visām pusēm, vecāki, izglītības iestādes un ģimenes ārsti, ja mums visiem kā sabiedrībai druscītiņi varbūt mainīsies tā veselība pratība, un mēs būsim atbildīgāki varbūt paši par saviem lēmumiem. Attiecīgi algoritmu, tāda komunikācija ar ģimenes ārstu, viņi notiek aktīvi, noteikti šis te algoritms nenorāda, ka tur tagad nedrīkstēs zvanīt vai prasīt to zīmi, protams, ka viss kārtībā. Šī noslodze zīmju izrakstīšanā tiešām ir liela un dažkārt ļoti absurda, kā jau Sigita teica, tiešām dažkārt pieprasa zīmes par vienu dienu, dažkārt veidojās situācijas, ka bērns atgriežoties ar zīmi izglītības iestādē tiek atsūtīts atpakaļ mājās, jo viņam ir šīs te iesnas turpinās, bet šeit ir pāris lietas, ko es vēlētos pieminēt. Tātad pirmām kārtām pie infekcijas saslimšanām lielā daļā gadījumu bērns infekcijos ir jau pirms viņam parādās vispār kāda simptomātika, un attiecīgi pārdzīvojot šo te akūto posmu, jā, bērnam var saglabāties izdalījumi, jā, bērnam var saglabāties klepus, jā, tas kleps, teiksim, var stipri ilgi vēl pēc tādas kārtīgas saslimšanas būt, un tas nenozīmē, ka viņš ir infekcijos. Šeit nebūs runa par atsevišķām infekcijas saslimšanām, kā jau pieminējāt Covidu, ja tur ir savs stāsts, attiecīgi ir kāds atsevišķs arī bīstamās infekcijas slimības, kurām ir atkal savas rekomendācijas un izolācijas laika un tā, bet ja mēs runājam par tādu
sezonālo slimošanu, tad attiecīgi, manuprāt, šis algoritms tiešām strādātu. Vienīgais, ko es vēlētos vēl uzsvērt, mēs tiešām vērtējam bērnu klīniski, attiecīgi, kā viņš jūtās. Vai viņa pašsajūta ir uz visiem 100, un viņš ir gatavs doties dzīvē, veikt savus ikdienas pienākumus, tur, nezinu, pirmskolas izglītības iestādē vai skolā, neatkarīgi no tā, vai, teiksim, ir šī te paaugstinātā ķermeņa temperatūra vai nē. Jo organismi var reaģēt dažādi, tātad novērtējam, kā bērns jūtās labi, viņš iet uz izglītības iestādi, ja bērns jūtās slikti, neatkarīgi no tā, vai ir kaut kādi citi simptomi pagaidām parādījušies vai nē, vai ir ķermeņa temperatūra paaugstināta vai nē, bērns paliek mājās, mēs viņu novērojam, skatām, kas ar viņu tālāk notiek. Un pilnīgi pareizi arī tika pieminēts, ka pirmajā dienā ne uzreiz ir skaidrs, kāpēc bērns jūtās slikti. Dažkārt šī simptomātika parādās drusciņu vēlāk, tāpēc, teiksim, pie tādas primāras kaut kādas aizdomas, ka kaut kas varētu nebūt īsti tā kā vajag. Šīs 3 dienas ir ļoti, ļoti labs periods, kurā mēs varētu novērtēt, vai tad tur ir nepieciešama kāda tālāk iejaukšanās, vai tas vienkārši bija šāds te neliels saslimšanas periods, un bērns atgriežas izglītības iestādē. Līdzīgi, protams, arī par šīm te bēdara infekcijām tāda akūta vēmšanas epizode vai caurejas epizode, ne vienmēr tas būs infekcijas radīts. Ja? Tā tad atkal tur iemesli ļoti daudz, un es, protams, ka gribētu akcentēt, ka ir jābūt šai te komunikācijai ar ģimenes ārstu. Un nav tiešām tā, ka tas tur bērni nevar vest vai vēl kaut ko, bet lielā daļā gadījumu tiešām, es jau atnācu tikai tāpēc, ka man vajag to zīmi. Tas ir absurdi. Tu nāc ar bērnu uz iestādi, kurā sēž vēl vismaz 10, 20 infekciju avoti ar veselu bērnu, kuram ir iespēja iegūt vēl pa vīrusu šai te jau nelielajai saslimšanai, kādu vēl saslimšanu. Tāpēc, jā, šo te iesnu gadījumā augšējo vīrusu infekciju gadījumā man šis te liekas ļoti skaidrs un saprotams, un attiecīgi noteikti atbalstu, un tas samazinātu ikdienas slogu, bet noteikti tas nenozīmē, ka netiks šīs te zīmes dotas vai nē, nenāc, attiecīgi, tā tas noteikti nav. Bet par tādu vispārēju izpratni, vecākiem arī ir, viņi pazīst savus bērnus, ja viņi saprot, kurā brīdī bērns varbūt nejūtās īsti, kā viņš ikdienā uzvedās, ja viņš ir pamodies kaut kāds savādāks. Ņemam to vērā, esam tādi sabiedriski atbildīgi un tiešām šeit tā veselība, pratība un izvērtējam, vai šis te bērniņš var apmeklēt šo izglītības iestādi vai nē. Protams, vienmēr var būt kaut kādas atkāpes, kaut ko nepamanīja, bērns it kā no rīta jutās labi. Protams, tad vienmēr būs šādas te atsevišķas situācijas, bet šis te algoritms, protams, ir par kopējo bildi, par to lielo pelēko masu, kas mums ir šajā slimošanas periodā. Tā kaut kā. Jā, paldies. Tu starp citu minēji, mēs skatāmies uz to, kā jūtās bērns. Un mums tā kā čatiņā pedagogs ir jautājis, ka redz, ka pusotradgadīgs bērns klepo, bērnu dārziņā ēdot klepo, guļot klepo. Kā var novērtēt no bērna perspektīvas, vai viņš diezgan labi jūtās vai slikti jūtās? Un vai nevarētu vecāki ļaunprātīgi izmantot algoritmu, varbūt viņam ir neizpratne saistībā ar šo, un tā kā arī skolotājiem būtu jāņem to atbildību par bērniem, ka viņi redz, ka viņš ir slims, un nevis tā kā vecāki tam piekopja.
Paldies par jautājumu. Jautājums ir noteikti ļoti aktuāls. Man ļoti negribētos, ka pedagogiem vajadzētu uzņemties vēl papildus slogu un izvērtēt bērnu veselības stāvokli. Tas noteikti nav pedagoga darbs. Pedagogiem jādara ir savs darbs, un attiecīgi vecākiem un ārstiem ir jādara savs darbs. Bet, protams, ka ja redz situāciju, kurā bērns uzvedās netipiski savai ikdienai vai redz, ka dārziņā parādījušās ir kādas īpatnības, varbūt vecāki šo te mājās nemaz nav pamanījuši. Šis noteikti, ka ir, tā teikt, jāvērš gaismā, ir jāvēršās pie vecākiem, par šo te jāinformē. Nu, tad jau tālāk, vai šie te vecāki vērsīsies pie ģimenes ārsta, vai uzskata šo par ikdienu, par normu, tad jau tālāk tā ir viņu kompetence, ja? Bet noteikti vērst uzmanību uz aizdomām par traucējošiem apstākļiem bērna ikdienas aktivitātēs vajadzētu, ja? Un bieži vien tiešām vēršās arī, ka mājās it kā viss ir labi, bet dārziņā tur atsevišķās epizodēs tur ir tā un šitā. Vai mēs varētu izvērtēt, vai tad tur viss ir kārtībā vai nē? Nu, tad attiecīgi savstarpējā komunikācijā ar vecākiem mēs pieņemam lēmumus, ko tad mēs tālāk ar šo te bērniņu daram, vai viņš ir jāizmeklē, vai kaut kas šeit ir papildus jādara, izvērtējam, vai šis te bērniņš var apmeklēt dārziņu vai nē, un attiecīgi tālāk tad jau šādos gadījumos, jā, ja ir kaut kādi specifiski norādījumi, tad jā, tad šī te zīme, protams, ka būtiski ir vērtē, ja izglītības iestādē, ka viņi zina, ka šis te bērniņš, piemēram, klepo pie horizontāla stāvokļa vai pie ēšanas vai pēc fiziskām aktivitātēm, nevis tāpēc, ka viņš ir infekciozs, bet varbūt viņam ir atviļņu slimība, ja, nu tā. Jā, un mūsdienās ģimenes ārstam ir tiesības izrakstīt ārsta zīmes gan papīra formātā, gan elektroniskai, kā notiek mārupē. Vai izglītības iestādes izmanto jaunas tehnoloģijas un piekop pie elektroniskām zīmēm? Jā, šis arī ir ļoti individuāli. Lielās iestādes visas strādā principā ar šo te e-klasi vai ELIS sistēmu, privātās izglītības iestādes. Šajās te sistēmās ir iespēja nosūtīt pievienotu pielikuma, teiksim, šo te sagatavotu elektronisku zīmi vai izglītības iestādes vadītājam vai savam audzinātājam. Šāda opcija pastāv. Ir atsevišķas izglītības iestādes, kuras šādas te sistēmas neizmanto, ir kāda mājadārziņa, piemēram, tad tur jau ir atkarīgs no iestādes vadītāja, bet nu, var vērst, protams, uzmanību, ka dažkārt pat atsevišķi izglītības iestādes ietvaros atšķirās no audzinātāju vēlmes, kā šīs te zīmes vēlās saņemt. Ir dažkārt bijis tā, ka vienai izglītības iestādei der, teiksim, vienai grupiņai šīs te elektroniski sagatavotās zīmes, bet cita grupiņa, nē, mums vajag tikai un vienīgi papīrā. Bet man ir bijis arī pašai situācija, tad es pati sazinos ar šo te izglītības iestādi un prasu, kā tad ir, vai jūsu izglītības iestāde neņem šo te pretī vai ņem pretī. Nu, attiecīgi, ja šīs te elektroniskās sistēmas, ar kurām darbojās, tā lielākā daļā gadījumā atbild, ka jā, ka viss labi, šo te ņem pretī. Attiecīgi, šīs te formas arī tiek sagatavotas ne jau vienkārši tur uzrakstot Wordā vai vēl kaut kur, bet ar savu autentifikāciju es ielogojos elektroniskā sistēmā, apstiprinu ar savu e-parakstu. Nu, šo te dokumentu nevar sagatavot neviens cits, ja? Tur dažkārt uzskata, ka varbūt, nu, to jau pats tur mājās var sarakstīt. Nu, nē, nu tā nav. Un man ļoti negribētos domāt, ka mūsu sabiedrība tiešām nodarbojās ar šādām te manipulācijām. Protams, ka vienmēr ir kaut kāda atsevišķa gadījuma, bet šīs te elektroniskās zīmes ir aizvien vairāk, bet es domāju, ka tas ir arī pašu dakteru, jo ir arī ļoti atkarīgs no ģimenes ārsta. Ne visi izmanto šīs te elektroniskās sistēmas. Daži dakteri vēl joprojām strādā ar papīra formātu. Nu, tur tad attiecīgi nav īsti šo te opciju, jo šie te arī datu aizsardzība, ja, un šie te konfidenciālie dati, tu jau vienkārši tā bildēt un tā īsti nedrīkst.
Jā, bet varbūt mēs, kā Markas Noda pašvaldības izglītības kultūras sporta pārvalde, varētu rekomendēt tomēr piekopt pie elektroniskām zīmēm, ja ir tāda iespēja, lai nebūtu tā, ka viena grupiņa der, otrai neder, jo tas atkal roda gan mākslīgo rindu pie ģimenes ārsta, tas rodās arī tu ierašanās tajā veselības aprūpes iestādē, atkal tie vīrusi ir apkārt, varbūt, lai šos gadījumus nebūtu, varbūt tiešām piekopt, ja tāda iespēja ir, un arī tā kā neveidot tas rindas, ka tas iešanas turp atpakaļ pie ārsta. Ir kaut kāds tāds neliels stereotips, ka, ja tu esi šo te zīmi sagatavojis elektroniski, tad tu nezini par to bērnu. Tu neesi viņu redzējis, tu neesi informēts par viņu veselības stāvokli, bet tā gluži nav. Tikpat labi varētu stādīt pretī situāciju, kur vienkārši aizskrien pēc zīmes, ja šīs te papīra formāta zīmes. Bet, piemēram, es personīgi pat arī vienkārši sēžot pretī cilvēkam kabinetā, es sagatavoju šo te dokumentu elektroniski, jo es vienkārši nevēlos patērēt papīru un kaut kādu lieku darbu. Jā, paldies tev. Vecāki bieži vien uztraucas, ka mazie bērni slimo pārāk bieži. Ruta, vai tev būtu iespēja pastāstīt, kāda vispār ir slimošanas norma mazajiem bērniem? Jā, šis ir ļoti aktuāli, un manuprāt, kad par šo tēmu es varētu ierakstīt kādu tādu nelielu video sketčiņu, ko es varētu rullēt, tā kā tāda layer kasta vecākiem, kas ir satraukti tiešām par šīm te biežajām saslimšanas epizodēm. Gribētu minēt, ka ir jāsaprot, ka bērns piedzimst nosacīti tīrs, nenobriedis, attiecīgi mācās. Ja bērns mācās, viņš mācās tur sākumā tur pagriezties, ja, tad tur kaut ko paņemt rociņās. Tāpat mācās arī imūnā sistēma. Viņa ar laiku sastopoties ar visu apkārtējo vidi, paņem šo te kaut kādu mikroorganismu, pārstrādā un izveidojās kaut kāda imūnā atbilde. Un šis te process prasa laiku. Mēs nevaram gribēt, lai mums piedzimst bēbīts, kurš ir jau iepazīstams visu apkārtējo pasauli. Ja? Šeit tad ir tā grūtnieča arī vakcinācija, piemēram, ja, pret difterijas, stingumkrampiem, garo klepu, lai šim te bēbītim būtu jau aizsardzība pret šīm te infekcijas slimībām līdz tiem 2 mēnešiem. Bet pārējā pasaule jau nav vispār absolūti neapzināta, ne skaidra. Un tad šajā te augšanas periodā bērns sastopās ar visu apkārt esošo. Un tad pienāk tas dārziņa uzsākšanas laiks, kas ir tāds lielākais biets vecākiem, jo tad sākās tā lielā slimošana, kas ir pilnīgi loģiski, jo viņš nonāk citā vidē ar citiem 20, piemēram, tādiem pašiem, un viņi tad savā starpā apmainās ar visu, kas tad viņiem bagāžā ir, ja, un šīs te slimošanas epizodes pirmsskolas vecuma bērnam, tur bišķiņ avotos atšķirās tas skaits, bet principā ir šīs te līdz 8 tādām klepšu epizodēm gadā ir ok. Citur pat figurē 10 un 12 epizodes. Un ja mēs parēķinam, ka vidē viena tāda prasta saslimšana ir aptuveni 7-10 dienas, tad mēs varam parēķināt, cik tas ir gada sezonas griezumā, cik tas bērns neiet uz dārziņu. Reāli tur arī sanāk. Lielākajā daļā laika bērns pavada mājās. Un, diemžēl, ar to ir jāsamierinās. Mums ir bērniņi arī dažādi. Protams, ka viens slimos biežāk, viens slimos mazāk. Tas ir saistīts ar šo te imūnās sistēmas briedumu. Jo bērns augs lielāks, jo viņam vajadzētu slimot mazāk. Ja? Tātad pēc tam jau sākot skolu, tad jau tās ir līdz kādām 3-5 epizodēm. Un tad, kad bērns jau sasniedz pusauģu gadus, tad attiecīgi tās jau ir aptuveni 2 saslimšanas gadā. Ja šīs te saslimšanas pārsniedz šo te periodu, tad attiecīgi, protams, ka jāpieņem ir mēri, jāpaskatās, jāpameklē, vai šeit fonā tomēr nav kaut kas, kas nomāc šo te imūno aizsargu spēju, kāpēc tas bērniņš slimo bieži.
Tāpat mēs arī vērtējam, cik smagi ir ļoti svarīgi tās ir iesnas parasts akūts bronhīts, vai katru reizi, kad bērniņš saslims, viņš nonāk stacionārā. Tātad šo te mēs, protams, arī vērtējam. Un ir pārsvarā, ja mēs, es lieku dažkārt vecākiem, sarēķināt vai skatos pēc saviem tur ierakstiem, piemēram, tās epizodes paskaitīt reāli, jo, viņš cilvēks nāk un viņš saka, man tiešām liekas, ka viņš nepārtraukti slimo. Un tad mēs paskaitām šo te rudens periodu, un, teiksim, vasarā viņš nav rādījies pie manis vispār. Viņam viss ir kārtībā. Un šajā te sezonā, jā, viņam sanāk šīs te 8-10 epizodes. Un ja mēs to paskatāmies uz sezonu, tad tiešām tā arī sanāk, ka visi šie te 5-6 mēneši tiek pavadīti slimojot. Bet, ja mēs skatāmies pēc tādām vispārējām normām, tad tas iekļaujas, jā. Tāpēc, šis ir ļoti sāpīgs temats. Šis ir ļoti sāpīgs temats vecākiem un arī ārstiem un izglītības iestādēm un visiem, bet ir tomēr jācīnās par imūnās sistēmas aizsargspējām, bet ir arī jāsaprot, ka bērns mācās, un tieši tāpat arī šī imūnā sistēma mācās. Jā, kā es jau minēju pašu sākumā, kad bērns slimo vecākiem, tas ir nenormāls stress gan no visām pusēm, līdz ar to tu vienmēr uztraucies, kad bērns ir saslimis un ko darīt un tam līdzīgi. Sigita, mums ir jautājums no mūsu dalībnieces, kādai jābūt pareizi rīcībai, ja 2 bērniem klasē ir konstatē ūtis? Jā, tas, protams, ir jādara zināmu vecākiem, jā, tas viennozīmīgi. Mēs arī parasti iesakām ļoti saudzīgā veidā pateikt arī šo informāciju pārējiem klases biedru vecākiem, protams, ievērojot visus konfidencialitātes un personas datu aizsardzības jautājumus, ja, bet ņemot vērā to, ka arī ūtis, jeb pedikuloze nav vairs pakļauta obligātai reģistrācijai, ja, mums, diemžēl, nav arī tādas statistikas, un līdz ar to mūsu centrs vairs neiesaistās aktīvā epidemioloģiskajā izmeklēšanā. Tad viss tas, diemžēl, paliek tātad uz šo izglītības iestādes darbinieku tā kā sloga. Jā, bet arī tad, ja ir ne tikai 2 bērniem tās ūtis konstatētas, arī ja ir 1 bērnam konstatētas, ja, tad ļoti, kā saka, pieklājīgā veidā ir jāsazinās ar vecākiem, jāizstāsta tātad šī situācija un, protams, jāskatās, vai tie vecāki arī reaģē uz šādu informāciju. Bet, lielākoties jau droši vien, ka reaģē, bet arī mūsu ieteikums būtu tomēr pabrīdināt arī pārējos klases biedru vecākus, ja pat bieži vien mēs iesakām pat neteikt, ka klasē mēs rekomendējam, lai tā kā izglītības iestāde, jo šis ir ļoti tāds sensitīvs jautājums, no kura parasti izvairās gan pati skola, jo viņa domā, ka tas ir tāds kā kauna traips un tā tālāk. Bet ja mēs to informāciju nepasniedzam pārējiem vecākiem, ja, tad, diemžēl, ar šo problēmu mēs varam cīnīties ļoti ilgi. Bet jūs pateicāt to no tā kā skolas perspektīvas, bet ja mēs paskatīsimies no vecāku perspektīvas, un tā kā, ja es uzzināju, ka mana bērna klases biedriem ir ūtis, tā kā, ko man kā mammai darīt? Tā kā, sekot līdzi savam bērnu visu laiku, tā katru rītu pārbaudīt. Līdzi. Jā. Paldies, un tad noslēdzošais jautājums, ko es ļoti palūkšu Rūtai atbildēt, vai tu varētu pastāstīt un atgādināt vecākiem, kā viņi varētu palīdzēt bērnam mājās apstākļos, ja bērnam ir drudzis? Jā, es varētu pastāstīt.
Attiecīgi tātad bērnam ir drudzis. Pirmām kārtām jau jāsaprot, cik bērns ir vecs. Ja, jo drudzis, jo bērniņš ir jaunāks, maziņāks, jo drudzis ir bīstamāks. Bet ja mēs runājam par tādu pirmsskolas vecumu bērnu vai skolas vecumu bērnu, tad attiecīgi mēs novērtējam šo te temperatūru, cik viņa ir augsta. Vai tiešām tas ir drudzis, tātad virs 38 grādi, lielā daļā gadījumu 38, 39 un augstāk. Un atkal skatām bērna pašsajūtu. Ja? Jo būtībā ir tā, ja bērns arī pie 38 grādiem jūtās labi, viņam netraucē šī temperatūra, tad uzreiz cīnīties un mesties virsū ar prettemperatūras līdzekļiem nav nepieciešamība. Mēs bērnu dzirdam, ja viņš ņem pretī šķidrumu, mēs tātad dodam viņam dzert, pa druskai, neliekam lielos daudzumos. Lielākais biets ir tātad maziņākiem bērniem šī dehidratācija jeb šķidruma zudumi. Šeit attiecīgi atkal pa maziem daudzumiem dodam šķidrumu. Tas ir pats svarīgākais. Bet, ja ir nepieciešamība, bērns jūtās slikti, tad mēs izmantojam prettemperatūras līdzekļus. Mūsu tā teikt, ikdienā pazīstamais ibuprofens vai paracetamols. Atceramies, es ļoti gribētu šo te uzsvērt, mēs rēķinam devas uz svara. Ja? Nevienmēr atbilstoša deva būs viena vecuma bērnam, ja? Bērni ir dažāda svara, un dažkārt ir tā, ka neiedodot pareizu devu, mēs nevaram tiešām novērtēt, vai šīs te efekts ir korekts, un vai tiešām šīs te zāles nestrādā, jo neiedodam pareizi, tad nestrādā vēlreiz, viss mēs skrienam uz stacionāru. Bet tātad pareizi uz svara, uz visām šiem te iepakojumiem parasti ir gan, nevis augums, bet gan vecums, gan svars. Attiecīgi, protams, ka var sazināties ar ģimenes ārstu, kurš noteiks konkrēti pavisam tur, cik mililitrus, tur, cik bieži dot. Tas ir viens. Nākamais moments. Ja temperatūra pēc šī te antipirētiķa jeb prettemperatūras līdzekļa samazinās vismaz par 1 grādu, tas jau ir labi. Tas jau ir vērtējams kā pozitīvs efekts. Ja? Nav tā, ka pie 39 mēs izdzeram devu nurofēna un bērnam ir jānokrītās uz normālu temperatūru. Tā nav. Ja šī temperatūra samazinās vismaz par 1 grādu, tas jau ir labs rezultāts. Ja pēc 30–40 minūtēm, iedodot vienu šo preparātu, rezultāts nav manāms, mēs dodam otru preparātu. Ja? Tātad mēs drīkstam mainīt šo ibuprofēnu paracetamolu. Dažkārt ir tā, ka noreaģē labāk uz vienu vai uz otru. Ja? Tas ir tas, ko mēs varam, protams, darīt. Mēs varam atvēsināt, ja ir ļoti augsta temperatūra, mēs varam likt mitru dvielītu uz pierītes, ja? Netaisam nekādas augstās dušas, neliekam augstās vannās, šo te nedaram, bet atvēsināt mēs bērnu varam. Un, ja drudzis var būt vairākas dienas. Noteikti nevajag satraukties, ja šī augstā temperatūra saglabājās vairākas dienas. Tā tas var būt, tas ir normāli. Ir jāvērtē temperatūras intervāli. Tātad, cik bieži šī te augstā temperatūra kāpj. Parasti sākumā kulminācijā tātad ir, kamēr strādā zāle, ja, līdz ko zāle beidz savu iedarbību, tāpēc 3–4 stundām temperatūra ir atpakaļ, bet dienu ietvaros, varbūt pašam mājās tajā visā ārprātā un bailēs par to, kas ar to bērniņu notiek, jo tās temperatūras ir biedējošas. Es to pilnīgi absolūti saprotu. Ja mazam cilvēkam uzkāp pie 40 grādiem, tas ir biedējoši. Bet, teiksim, nākamajā dienā, nekas nav labāk, bet tad, kad paprasa intervālu, tad tas intervāls tomēr pagarinās. Nav vairāk tās 3–4 stundas, bet ir jau, piemēram, 6 stundas, kad cilvēks nav saņēmis savu to preparātu vai temperatūra varbūt pati ir kritusies. Ja? Tātad šis ir vērtējums kā pozitīvs arī rezultāts. Ja bērns neuzņem šķidrumu pie augstas temperatūras, ja bērns nečurā, ja bērns ir ar mentāli izmainītu uzvedību, ja kaut kāds, labi, pie 39–40 grādu viņš būs ar izmainītu uzvedību, bet, teiksim, māte vai tēvs, viņi jau vai aizbildnis var novērtēt, vai tas bērns ir ar izmainītu uzvedību ikdienā vai nē. Tad šie ir sarkanie karodziņi,
Ja, šeit mēs negaidām, šeit ir stacionārs vai NMP, bet kamēr bērns dzer, kamēr bērns čurā, kamēr ar šo temperatūru ir iespējams cīnīties un viņa krītās pēc viena, otra vai abiem preparātiem, mēs droši varam novēroties mājās, nu, attiecīgi, protams, ka sazināties ar savu ģimenes ārstu un vērtēt tālāku dinamiku. Liels paldies, man liekas, tas ir ļoti tā kā padziļināts paskaidrojums. Tātad vienu mirklīti mums arī ir jautājums. Jautājums par atbrīvojumu. Sastopamies ar zīmēm, kurās ģimenes ārsts norāda, ka bērns ir atbrīvots no peldēšanas, iemesls vispārēja saslimšanai. Runājot ar bērnu, izrādās, ka viņš vienkārši nemāku peldēt, tāpēc ir zīme. Vai ārsti rīkojas pareizi pēc vecāku lūgumu atbrīvojot, melojot, lai bērns, piemēram, nepeldētos? Nē, noteikti nerīkojas pareizi. Šeit par šīm peldēšanām te ir pilnīgi atsevišķs stāsts, jo arī pati esmu saskārusies ar ļoti īpatnējiem lūgumiem, lai atbrīvotu no peldēšanas, bet nē, protams, ka šis nav pareizi. Šo te izrakstu vispārēja saslimšana norāda, jo zīmēs mēs nenorādam diagnozi, ja mēs norādam šī te vispārēja saslimšana, bet noteikti, ka šajā situācijā varētu būt apakšā arī dažādi citi faktori. Piemēram, bērnam ir izteiktas bailes, tas sagādā pārāk lielu trauksmi, stresu, tas nav, teiksim, varbūt pārvarāms, varbūt, visādas tur tās situācijas var būt, un attiecīgi tad, protams, ka izvērtējot labi, varbūt šī peldēšana nav tik varbūt būtiska, un šī zīme tiek iesniegta ar šo vispārēju saslimšanu. Ja? Tur vienkārši, tāpēc, ka negribās, protams, tas nav pareizi, bet vienmēr ir jāpadomā, vai tur tiešām nav papildus vēl kaut kas, jo nevienmēr tas ir tik vienkārši varbūt kā liekas. Jā, varbūt arī šajā gadījumā vecāki vai bērns arī neatklājām pedagogiem īsto iemeslu un varbūt nevienmēr tik jāskatās taisni, kā ir rakstīts un ko teicis, ir patiesībā. Un ar to es nedomāju, ka ārsti izrakstīs tās zīmes, lai bērns nepeldētos, nemāc sevi glābt krīzes situācijā. Protams, mūsu ārsti, tīpaši, kas strādā ārpus novadā, nav tik viegliprātīgi, lai izrakstītu tādas zīmes tāda iemesla dēļ. Visticamāk, ka ir kaut kāds cits iemesls, vai par ko mēs nezinām, un varbūt baigi tā kritizēt arī nevajadzētu. Jā, es gribētu pieminēt, ka tiešām šajās zīmēs netiek norādīti iemesli. Mēs nerakstīsim, bet man negribētos ticēt, ka vecāki negrib, lai bērns iemācās peldēt. Un man negribētos ticēt, un noteikti tā nav, ka ārsts būtu ieinteresēts, lai bērns nemācītos vai neapgūtu šo peldēt prasmi, vai neietu sportot, vai tas ir pret vispārējiem veselīgiem pamatdzīves principiem. Tas noteikti tā nav, un es domāju, ka šajā situācijā noteikti apakšā ir kāds papildinājums šim stāstam, un kā jau Jekaterina teica, paldies, neskriesim varbūt uzreiz kritizēt, jo tieši tā iemesli var būt daudz. Jā, kā es jau uzrakstīju čatiņā, ka mums ir pēdējā iespēja uzrakstīt jautājumus. Jā, jautājumus uz doto brīdi nav. Es no Marpas novada pašvaldības, kā arī no mūsu skatītājiem, gribētu pateikt milzīgs paldies mūsu ekspertiem, kas piekrīt piedalīties šodienas sarunā, pēc sava darba laika veltīt savu spēkus un uzmanību un
iedzīvotāju problēmām un jautājumiem. Un liels jums paldies, un arī mēs pateicamies visiem dalībniekiem, kas šodien pievienojās. Šodien bija gandrīz 68 cilvēki, skatījās mūsu tiešraidi. Mēs noteikti ierakstījām šo sarunu un izplatīsim izglītības iestādēs, lai varbūt tie, kuri nevarēja piedalīties šodien, viņi varētu apskatīt šo ierakstu un tad pareizi rīkoties tālāk. Liels paldies visiem, lai jauks vakars un uz redzēšanos! Paldies! Redzēšanos!